Bet patiesībā, vismaz manā pieredzē, nav tādas analīzes metodes, kas man būtu ļāvusi nopelnīt tā, kā es vēlos. Un tagad konkrēti piemēri no manas pieredzes. Piemēram, es no 300 eiro trading kontā aptuveni 3-4 dienās tiku līdz 12,000. Vēl uzreiz neaizvēru, aizvēru nedaudz vēlāk, cena bija pakritusies, tajā brīdī bija 9,500 trading kontā. Citā pieredzē, arī savā, protams, no 3,000 eiro sākuma depozīta tiku apmēram līdz 15,000 3 mēnešu laikā. Protams, ka ir bijušas arī pietiekami daudz citas situācijas un pieredzes, kad es esmu nopelnījis mazākas summas nekā tikko minēju, bet šī vai šāda veida pieredzes ir veiksme. Tā ir veiksme. Kāpēc tā ir veiksme? Tāpēc, ka, lai nopelnītu tā, kā manis tikko minētajos piemēros, ir jāriskē, jo bez riska nav ieguvuma. Vai arī citiem vārdiem sakot, jo lielāks risks, jo lielāks ieguvums. Lielāks ieguvums, lielāks risks. Un es saprotu, tu teiksi, taču kripto, kāds risks, kāda veiksme, viss notiek. Un kamēr tu turpinās treidot tā, ka būs nepieciešama veiksme, uzņemtais risks būs pārāk augsts vai atvērtais trading apjoms pārāk liels, tikmēr ļoti regulāri nāksies saskarties ar ļoti lielas daļas vai visu trading kontā esošo līdzekļu zaudēšanu. Arī no piemēriem, kurus minēju, no tiem 300 eiro aptuveni līdz 10,000, tā bija iepriekš zaudēta nauda, ko man izdevās šajā veiksmīgajā treidā atpelnīt. Vai arī no tiem 3,000 līdz 15,000 eiro es pēc tam viņus zaudēju pāris dienu laikā.